Pašlaik pasaulē ir ļoti populāra lieta, ja tagad paskatās un pameklē workshopus, ko rīko šur un tur dažādi meisteri un apvienības, ja, tad tas digitālais negatīvs parādās sarakstos ļoti bieži. Ja. Turpat, ja runā piemēram, par kaut kādām alternatīvām tehnikām, ja, nu, tas ir, es arī redzu, ka nodarbojos ar visu kaut ko, man te jādabū būs ko parādīt. Nu, lūk, apmēram šitāds. Nu, tad, teiksim, tajās vietās, kur runā par tiem workshopiem un par šiem attēliem, tad tur figurē tikai un vienīgi digitālais negatīvs. Tur vairs par to normālo kameras negatīvu, ko angliski sauc par in-camera negative, nu, kas ir bijis fotoaparātā iekšā, par to tur vairs runa neiet. Tas ir kaut kā paspēts. Nu, es neteikšu, ka pilnīgi, bet vienkārši tās iespējas, ko dod tās datora klātbūtni, kad tu vari izlaist to attēlu un padarīt to negatīvu precīzi tādu, kā tev vajag. Ar jebkādiem līdzekļiem, nu tur var viegli iedomāties, ja, viss, kas ir Photoshopā, ja, tad vienkārši tas kameras negatīvs, viņš tā kā lēnā garā ir nu, atvirzījies nost. Ja. Problēma ir tajos palielinātājos, kur pēc tam to bildu laboratorijā uz tā sudraba papīra taisa, jo viss kvalitātes zudumi, viss noēdās nost tur. Un ja to pašu filmu paņem ieskanē, tad tas attēls ir ar ļoti jūtamu pakāpi kvalitatīvāks nekā palielināmu aparātu taisīts attēls. Ar ļoti jūtamu pakāpi, ja, tas ir, nu, tur ir tā, ka man pašam ir diezgan tāda, nu, jau ilglaicīga veca attēlu kolekcija, negatīvu kolekcija, un arī kaut kāda attēla, kas ir taisīti no normālā ķīmiskā procesā uz sudraba papīra, un ja tagad noliek tintas izdruku plaks, no tā paša negatīva, ja, nu tad, nu, rodās brīžiem sajūta, ja, ko tad es visu laiku esmu darījis, ja. Tas pat nav mīts, ja, tā ir muldēšana tukša vienkārši, ja. Nu, piemēram, ja, nu, es, protams, zinu, jā, es izsakos diezgan kaitīgi, ja, bet, nu, es mēģināšu ilustrēt, ja. Nu, tātad, cilvēks man saka, paskaties, kāds tas attēls lūdzu ir plastisks. Un pasaka, ar kādām mērvienībām var izmērīt plastiskumu. Kas tas vispār ir? Ja? Nu, ir savādāks izskats tai bildē. Ir virsmas, faktūras, viņas parādās citādi. Bet tad būtu jāsaka, man tā labāk patīk. Es tā gribu redzēt, lai būtu. Bet sarunāties par kaut kādu to, ka tur no filmām iznāk labāk vai tur kaut kādu tur ļoti būtiska atšķirība būtu, kas izmaina tā attēla vērtību, ja, un tās ir tīrākās muļķības. Ja. Tas digitālais attēls ir salīdzinoši jauns, un ļoti daudzas lietas īsti nav skaidras, ja, kā viņš veidojas, ja, kāds viņš būs tuvākā nākotnē vēl, ja, jo izmaiņas jau arī ir notikušas dažu gadu laikā vienkārši neticams. Ja. Un tad tā neskaidrība, ja, tā ir tā, kas rada tās spekulācijas. Jo filma ir stabils materiāls, viņa nav mainījusies jau 10 gadu, kāda viņa bija, tāda viņa arī tagad. Un es pieņemu, ka tur ar tā problēma rodās vienkārši tie vecākās paaudzes fotografi, kas uz tām filmām ir daudz fotografējuši, viņi visu par to zina. Bet tā paaudzes, kur visu pilnīgi zina par digitālo attēlu, viņa vēl nav radusies, jo digitālais attēls vēl nav beidzies, viņš vēl turpina iet augšā. Ja. Fotografējam ar digitālo kameru, tad mēs to attēlu rediģējam Photoshopā tā, kā tas ir nepieciešams. Tur, nu, protams, aizkrāsot tur to, ko nevajag, nu, tas tā kā vienmēr, ja. Un tad viņam tiek ļoti rūpīgi izveidota ekspozīcija līkne. Tā līkne ir noteikta forma. Un tur vesels grāmatas ir sacerētas par to digitālo negatīvu jau paspēts, ja. Izveidota tā kontrastu līkne un krāsa, jo viņš nav pilnīgi neitrāls, viņam ir kaut kāda nokrāsa. Tā, lai viņš pēc tam drukātos uz papīra tādā kontrastā, kā vajag. Un tad viņš vienkārši tiek izdrukāts uz tintas printeru, es konkrēti lietoju Epsonu. Uz plēves, to plēve gan ir tā, ka viņa ir baigi dārgā. Nu, kārtīgi dārgs materiāls ir. Un tad viņa kontaktkopija, tā kā kādreiz no filmiņām taisīja. Stikls virsū, palielinātājs vai arī kontaktkaste, ja kādam ir, un taisa normālu bildi.